pirmie 10,000, pirmie 50,000, pirmie 100,000, pirmais pusmiljons, uzreiz ir citas problēmas nāk klāt. Principā šis te ir uztaisīts tā, ka jums vienkārši nav attaisnojumi nedarīt. Ja jūs pievienojaties, jums ir informācija, jums ir resursi, jums ir viss jautājums, kāpēc jūs nedarat. Lai tu izaugsi par lielu e-komercijas uzņēmumu, tev ir jāpierod pie tās idejas, ka tu esi nevis tur produkta uzņēmums, kā tu vari domāt. Īstenībā tu esi tā kā mēdīju kompānija. Tu ražo visu laiku saturu, un tikai tā tu vari uzvarēt. Jūkan podkastā, vieta, kur mēs runājam par e-komercijas biznesu, mārketingu un attīstību. Ar mani kopā šodien ir Simona. Simona, hei! Čau! Vai tu vari lūdzu pastāstīt īsi, kas tu esi, lai klausītāji iepazīstās un saprot, kāpēc tevi vispār klausīties? Es negribu viņus pārliecināt manī klausīties. Tas ir pirmkārt, un tas laikam būs tas, kas definē to, kas es esmu. Esmu cilvēks, kas pārsvarā dzīvo aiz kadra lieliem uzņēmumiem, kas ģenerē miljonus, un esmu tā, kas strādā ar e-komerciju. Esmu Intelligence Media aģentūras īpašnieks kopā ar tevi. Un gadiem esmu strādājis ar mārketingu, no mājaslapu izstrādes, e-pasta mārketinga, performance mārketinga, organiskā mārketinga. Ļoti daudz dažādas lietas smagos, un beidzot mēs esam gatavi ar to dalīties publiski, un arī kursā Jūkan. Tā kā, Jūkan nav tikai podcasts, tas ir arī apmācību modulis. Jā, apmācību platforma un communities. Jā, varbūt iepazīstam arī ar sevi, un tad izstāstīsim, kas ir Jūkans. Jā, mani sauc Jorens Kvals. Esmu Simonas partneris, mums kopā ir mārketinga, e-komercijas mārketinga aģentūra jau 2 gadus. Drīz būs 2 gadi jau. Un mēs ikdienā palīdzam e-komercijas uzņēmumiem, zīmoliem augt galvenokārt ar maksas reklāmām, bet arī ar citiem paņēmieniem, citiem servisiem, citām lietām. Un Jūkan podcasts ir kaut kas jauns mums. Mēs arī vispār pirmo reizi kaut ko tādu daram. Līdz ar to tas, kas būs Jūkan podkastā, mums būs daudz interesanti viesi, e-komercijas uzņēmēji, cilvēki, kas e-komercijā darbojās industrijā. Tā kā looking forward to it. Šodien mums tāda interesanta epizode, kur mēs divatā ar Simonu vienkārši aprunāsimies, apspriedīsim to, kas vispār ir Jūkan, kāda ir doma tā, kas Jūkana ir iekļauts iekšā, kas varbūt tur nav. Un tāpēc, Simona, varbūt tu vari pastāstīt īsi par to, kas ir Jūkan kursa apmācību platforma. Varbūt sākam ar to, kā vispār radās tā ideja. Jā, esam mārketinga aģentūra, un tāpēc mums ļoti bieži ir tā, ka mēs nemaz negribam strādāt ar klientiem. Viņiem nav izdevīgi, teiksim tā. Un tad bieži nāks atteikt, bet ļoti gribētu tos palīdzēt, bet finansiāli mēs redzam, ka tas nebūs izdevīgi. Un lai nebūtu tā, ka mēs viņiem vienkārši atsakām, mēs atradām veidu, kā mēs tomēr viņiem varam palīdzēt, attīstīt to biznesu, līdz viņi varēs atļauties strādāt ar aģentūru, un ļoti iespējams viņiem nemaz nevajadzēs aģentūru. Tā kā, tas ir pirmais solis vispār iekšā uzņēmējdarbībā. Un, tā radās tā ideja, jo mēs redzam ļoti daudz tādus, kam pat vēl nav uzņēmums, kuri meklē palīdzību pie aģentūrām, bet viņi pat nezin, ko viņiem īsti vajag. Piemēram, nāk prasīt SEO, kad viņi kaut kur viņi ir dzirdējuši. Jā, viņi tur dzirdējuši, redzējuši reklāmu, ka to vajag un ka kāds viņiem mēģinās piepārdot. Tas ir tas, ko mēs ļoti bieži redzam, ka jaunie censoņi, kam ir aģentūras, tad mēģina kaut ko iepārdot, bet to nemaz tam uzņēmumam tajā brīdī nevajag. Un mēs fokusējamies to, lai būtu peļņa, un tad mēs zinām, ka viņiem to vēl nevajag. Un kas tad iekšā ir šajā Jūkanā? Varbūt izstāstīsim arī, kāpēc ir Jūkana nosaukums? Jā. Pirmkārt no sākuma tas bija kā Let's Get Balance. Tā bija man tā ģeniāla doma. Tas bija tavs projekts. Jā, es tā kā... Lai es saprastu, Jorens ļoti negribēja šo apmācību moduli. jo tas nav mums peļņas projekts. Mēs to nepelnīsim. Tas ir vienkārši no sirds uz sirdi teikt tā. Un, bet tad es lēnām pārliecināju, ka tas varētu būt laba ideja. Un no sākuma es domāju, ka tas varētu būt Let's Get Balance. Man vienkārši bija domēns. Un es kādreiz rakstīju blogus mamām. Un
Nu jā, un tad es domāju, jāizmanto tas, jo uzņēmējiem arī vajag balans, un tad būs Let's Get Balance, bet kaut kā neaizgājām. Mēs jau no pavasara, man liekas, ka mēģinājām taisīt, un nesanāca. Un tad vienā dienā kopā apsēdāmies izdomāt nosaukumu, un es teicu, ka mēs varbūt varam kaut ko, kas saistīts ar tu vari visu. Un tā kā, tu arī vari, jo, piemēram, no kurienes es nāku, tīrais brīnums, ka kaut kas sanāk. Un kad jebkurš var, ka vienkārši vajag iemācīties, un ka tās lietas nav tik grūti apgūt, un tad, un tad es teicu, ka you can, un tad es domāju, ka būs you can ar U. Jā, nevis tā kā you, bet ar U. Jā, tā kā ja kāds saka, ka tā kā mēģina pa burtņiem nosaukt, nesauciet. Tāds nav domāts. Tas ir domāts tiešām tā kā you can. Jā, nevis U can, bet you can. Jā, to arī var. Jā. Ok, super. Un kas tad ir iekšā tajā you canā? Vispār no sākuma jāsaprot, ka tur būs divas dažādas nozares. Viens ir tieši e-komercija, kur būs ļoti daudz informācijas. Tas ir tā kā par visu, ko mēs zinām. E-veikaliem, jā? Jā, e-veikaliem, jā. Man personīgi ir 10 gadu pieredze tajā, tev ir vismaz 5. Un mēs esam strādājuši ar ļoti daudz uzņēmumiem, sākot no 1000 mēnešu apgrozījuma līdz 3 miljoniem pat. Tā kā crazy. Mēnesī. Jā, mēnesī. Tas ir crazy. Un katram tam posmam, kam tu izēji cauri, tur pirmie 10,000, pirmie 50,000, pirmie 100,000, pirmais 500,000 uzreiz ir citas problēmas nāk klāt. Un mēs tam esam izgājuši nevis vienu reizi cauri, bet vairākas reizes cauri. Un tad mēs palīdzēsim secīgi iziet tiem posmiem cauri, lai nav cilvēkam apmulsums un jāsāk ar kaut ko, kas patiesībā šobrīd nav svarīgs, iztērēt naudu un enerģiju. Lūk, un tātad e-komercija, un otrs ir pakalpojums sniedzējiem. Pakalpojums sniedzējiem būs tāds mazāks, kompaktāks, kurš tāpēc, ka tur nav tik daudz variāciju. Tā kā mārketings tādiem produktiem, pakalpojums, nezinu, kā to nosaukt, ir vienkāršāks. Jā, lūk, un tātad ir apmācījums, ir coachings, kas ir mentorings, kā to vēl var nosaukt 2 reizes mēnesī. Mēs vienkārši esam online pieejami, 1-1 varam sazvanīties. Visu laiku. Jā. 24/7 mēs atbildam chatā, kas ir arī communities tāds. Var runāt ar visiem pārējiem community biedriem, kas dalās ar pieredzi. Var uzdot jebkuru jautājumu, kas nav modulī nofilmēts. Mēs izstāstīsim, nofilmēsim klāt. Jā, un viena no lietām, kas man liekas ir tik forši, ir tas, ka mums ir aģentūra, mums ir ļoti daudz telpas, mums ir ļoti daudz resursi, kuros jums nav finansiāli jāiegulda nauda. Jūs varat izmantot mūsu fotostudiju priekšproduktiem, jūs varat izmantot mūsu iekārtas priekšproduktiem, fotogrāfiem, tā kā fotostudijas, pilnīgi visu ekipējumus. Visu, kas ir tagad kameras tiek filmētas, tā kamera, gaismas, apgaismojums, dekoratīvais, pilnīgi viss. Jā, tā mums ir fotostudija, mums ir podkāstu istaba, mums ir konferenču istaba, kur var uzņemt 6 vai 8 cilvēkus. Ērti būtu laikam 6. Un, ja jums kādas apmācības jāvada vai kas, tad nav papildus jāīrē kaut kas. Tā kā, principā, šis ir tā, ka jums vienkārši nav attaisnojumi nedarīt. Ja jūs pievienojaties, jums ir informācija, jums ir resursi, jums ir viss jautājums, kāpēc jūs nedarat. Lūk. Un tāds arī bija tas mērķis, kad strādājot tagad ar daudz citām aģentūrām, es redzu, ka lielākā daļa e-komercijas īpašnieki ir ārzemēs. Aģentūras liels, kolosāls ir ārzemēs. Vidēji ir tā, ka e-komercija kā tāda, kad kāds kaut ko pērk internetā, procentuāli, globāli, ir tā, ka ir 25% cilvēki, pārdošanas notiek e-komercijā, un sanāk, 75% joprojām ir retailā, tā kā tradicionālajā veidā. Un Latvijā, tas bija globāli. Latvijā ir tā, ka ir zemāk par tiem 25%. Pēdējā reize, kad skatījos, tas bija laikam pagājušajā gadā, tie bija 8-9% no kopējā visa pārdotā ir e-komercija. Un tas ir iekļaut visus lielos zīmolus, platformas, visu, kas ir e-komercija. Un līdz ar to mēs esam krietni zem tā vidējā rādītāja mūsu e-komercijas vidi Latvijā. Un tāpēc mums ir tāda. Mūsu vīzija ir uztaisīt Latviju tādu tā kā Luksemburgu vai Nīderlandi, ka mums ir ļoti attīstīta e-komercijas vide, mums ir ļoti izglītoti e-komercijas uzņēmēji un labi uzņēmumi. Un ne tikai tepat vietējā tirgu, bet arī iet ārzemēs. Tā kā ir kaut kādi daži piemēri, kas mums to ir veiksmīgi izdarījuši. Un mēs gribam to reāli celt to latiņu un uztaisīt par tādu superīgu vietu. Jā, jo visi resursi mums ir izcils internets salīdzinoši ar ārzemēm. Mums ir pilnīgi viss, mums ir ļoti gudi cilvēki, bet jautājums, kur tas viss paliek, un tad šeit ir iespēja to visu izdarīt. Un kas jāpiemina ļoti forša lieta, manuprāt, ir tas, ka mūsu kurs ir
tā kā ar ļoti pieticīgu mēnešu maksu. Tas ir 79 eiro mēnesī e-komercijā un 59 eiro mēnesī priekš pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir superlēti. Superlēti, jā. Tas, kas tur ir iekļauts, tas ir vienkārši superlēti. Un tas ir abonements, jeb subscription-based, kad tev tu pievienojies, tev ir piekļuvi pilnīgi visam. Pilnīgi visiem, kā mēs sakām, aģentūras līmeņa materiāliem, visu, ko mēs izmantojam, lai mēs taisām savas reklāmas, savas e-pasta mārketinga kampaņas. Visi materiāli mēs viņus visus dodam uzreiz un tikai 79 eiro mēnesī. Jā. Vai 59 eiro tas ir pakalpojums sniedzējiem. Jā, un atteikties var jebkurā brīdī. Tā kā nav tā, kad kaut kur esat piesiets. Tas mērķis ir tāds, ka lai tas būtu pieejams maksimāli vairāk cilvēkiem. Kā minēts, mums ir tāds sirdsprojekts, tas nav ar mērķi uz peļņu. Un, cerams, ka noderēs cilvēkiem. Lūk. Principā viss, kas ir vajadzīgs, lai tavs uzņēmums, ja tev ir e-komercijas uzņēmums, zīmols, preces, ko tu pārdod, tiktu līdz 50,000 mēnesī. Jā, kā minimums. Ar tiem resursiem mierīgi var tikt. Tur es izstāstīšu, ir informācija arī. Piemēram, ja mēs runājam par metareklāmām, tad es tur dalos gan ar beginners, tādiem nav nejausmas vispār, kas ir Facebook menedžerī, un arī ar advanced, ko es daru reāli priekš klientiem, kam ir tas apgrozījums vismaz 1 miljons mēnesī. Reāli es dalos pilnīgi visu, visas iespējas vienkārši vajag darīt. Un mums ir ļoti daudz sagatavas kalkulātoru, kā jūs varat izrēķināt, cik jums naudas jāliek iekšā reklāmās, kā jūs varat izrēķināt, vai jums vispār ir labs vai slikts rezultāts, kā analizēt tos rezultātus. Tur ir no paša sākuma par to, kā izvēlēties produktu, vai tas vispār produkts ir labs priekš e-komercijas, vai to vispār var eksportēt vai nevar, un ar ko jārēķinās, kā attīstīt to, lai jums pašiem nav jāpako paciņas. Mēs esam iedoši pilnīgi visu informāciju, kas ir vajadzīga, lai attīstītu to biznesu. Jau pasakām priekšā, kur var būt problēmas, lai jūs varat viņas novērst vēl pirms viņas ir radušās. Un, ja jūs visam sekosiet soli pa solim, tad galu galā jums būs informācija arī daudz vairāk nekā 50,000 mēnesī. Tieši tā. Tas ir par visu to jūkanu e-komercijas klubu / platformu. Mums būs arī podcasts, tas, ko mēs tagad darām. Tas būs pilnībā bez maksas. Un mums nāks ļoti forši viesi, kuriem mēs prasīsim, kāda ir noslēpumi. Kāda ir e-komercijas noslēpuma, kāda ir viņa noslēpuma. Cerams, ka viņi dalīsies. Cerams, jā. Varbūt paprasīsim, kāda viņiem ir peļņas rādītāji, apgrozījums. Jā, Latvijā baigi cilvēki negrib dalīties. Jā, bet vajag. Vajag, lai redz, ka ir iespējams. Ok, spēlēm spēli. Es tev pateikšu, kādā biznesa situācijā es esmu, un tu pateiksi, kā tu viņu atrisinātu, kā tu rīkotos. Okay. Es esmu masāžas salons. Jā. Un man ir 2 dažādi masāžas aparāti. Un telpas ir Vecrīgā. Un es ielikusi visu savu naudu tajos aparātos. Un man ir 2 darbinieki, kas ir jānodarbina. Un es pat arī varētu vēl strādāt. Tā kā rēķinies, ka 3. Ko darīt? Kā reklamēties, kā iegūt klientus? Vecrīgā mašīnas nebrauc garām. 0 klientu šobrīd. 0 klientu. Neviens nenāk. Māma atnāca. Jā. Pirmais, visvienkāršākais, visizdevīgākais, vislētākais būtu, pirmkārt, ja tev ir kaut kādi jau konti sociālās tīklos, noreklamēt tur, pateikt visiem draugiem, pateikt visai ģimenei, elementārākais. To noteikti darītu. Viņi jau noteikti zinātu, jau, vai ne? Jo ideāli variantā, pirms es būtu atvērs to jauno salonu, es būtu safilmējis, kā es viņu tur remontēju, kad es tur nopērku kaut kādus screenshots, kā visādus materiālus sataisīt, lai parādītu to autentisko, īsto ceļu līdz tam, kā tas bizness radās. Un pēc tam, bet ja pieņemsim, ka tas nav, tad visvienkāršākais būtu uztaisīt vienkārši procedūru paziņai vai kaut kam un safilmēt, izveidot visādus materiālus. Viņiem īsi klipiņi, viņiem nav jābūt nekas tur ar kameru advancētu filmētam. Ar telefonu, safilmēt, salikt, izdomāt ļoti labu piedāvājumu. Noteikti var paskatīties uz konkurentiem, redzēt, kas tiek laists, kas tiek veidots, kaut ko līdzīgu vai pat labāku, ideālā variantā. Un sākumā vienkārši teikties pēc apjoma. Tā kā dabūt ļoti daudz klientus, varbūt peļņa būs mazāka, bet tā kā biznesa ir jauns, jādabū iekšā ir trafiks. Jā, līdzīgi kā pieņemsim, atvērās kādreiz ienāca tirgu mūsu Latvijā Bolts. Viņi arī stabilus pirmos gadus strādāja uz mīnusiem.
Jā, viņi tikai grib ieņemt tirgu, viņam izstumt ārā tā kā old school. Par ko es dzīvošu? Nu, vat tas jautājums. Tas ir konkrēti cipari, kāda ir konkrēti cipari. Tāpēc tas piedāvājums ir tā, ka tur iedod maksimumu tā, lai viņš izskatās pievilcīgs, bet tomēr tajā pašā laikā, lai tu vari nopelnīt. Bet ko es darītu, tad laistu maksas reklāmas, meta reklāmas, kas ir Instagramā un Facebookā, rādītos reklāmas un ģenerētu līdus, ja potenciālo klientu pieteikumus, kur viņi pieskās, un tad zvanītu. Tad zvanītu un pārdotu. Ko es darītu? Es domātu, ņemot vērā to, ka vienmēr ir izmaksas citu darbu spēkam, es domātu par to, ka es taisītu kaut kādu kursu, masāžu, un pirmo es taisītu pati, kā īpašniece, un sniegt vislabāko servisu ever. Un, piemēram, kad tu ņem kursu, pieņemsim 5 masāžas reizes, un pieņemsim, ka tas masāžas, tad pirmā ir bez maksas, un tas cilvēks samaksā par visu kursu, bet par to pirmo bez maksas, kad to sniedzu es, tad nozīmē, ka man nav jāmaksā pārējiem darbiniekiem. Un es sniedzu vislabāko servisu un apčabinu un iedodu kafīņas un visu pārējo, ka viņš gan padalās sociālos tīklos, gan nāk vēl, un kad ir vislabākajā tā pieredze. Arī prasīt atsauksmi. Jā, es prasītu atsauksmi. Un vēl viena lieta, kāpēc minēju, ka es darīju to pati, jo īstenībā tas ir viens no lielākajiem punktiem, ka tu vari laist jebkādas reklāmas, kā tu gribi, bet tev nepaliks tie klienti un nenāks vēlreiz, ja viņiem būs pirmais sliktais iespējas pakalpojums sniedzējiem. Tā ir viena no vissvarīgākajām lietām. Jā, tādiem maziem vietējiem biznesiem tas ir vissvarīgāk. Jā, un vienmēr tāpēc es minēju, ka es piedāvātu kaut kādu paku kursu, jo ar laižot reklāmas vienmēr jārēķinās, vai arī sadarbojas ar influenceriem, vienalga, ar ko jūs sadarbosieties, jums tie būs izdevumi, un tad pirmais parasti ir norakstītais klients. Izējumi pa nullēm. Un tad, lai nāktu vēl, tad izdomā, kā tu varētu sapakot to tā, lai nāk vēl. Vēl viena lieta, ko es varētu darīt, ja tas nav iespējams taisīt kursu veidā, kad vairākas reizes nāk, es sniegtu kaut ko, kam bonusā ir kaut kas bez izējuma materiāliem. Es nezinu, piemēram, tur galvas masāžu dāvanā. Kaut ko tādu, kam nav. Kas piesaista uzmanību. Jā, kam, piemēram, aparāts nenolietos, bet tur es to varu izdarīt. Vēl jau rēķinu, ja tā ir vecrīgi, tur uztaisīt kaut kādu arī to fizisko klātienes veikalu, izcelt kaut kā, atvert, uztaisīt tādu kaut kādu izkārni krūtāk. Arī tie paši turisti vai arī tie paši vietējie, kas tur dzīvo, tas arī piesaistīt uzmanību pietiekami. Tas arī tāds underrated joprojām ir. Jā, uzrunāt viesnīcas fojē, likt savus buklets. Jā. Veidot sadarbības. Jā, kā klubā smukas meitenes, lai vēl iekšā. Okay. Labi. Šis bija labs piemērs par tādu pakalpojumu biznesu, vietējo, lokālo. Kurš grūtāks būtu? Es tev speciāli pateicu tādu triki keisu. Normāli cilvēks neatvērtu pirmo. Viņš ir triki, bet te pašā laikā, tur tā kā, jā. Ir bijuši gadījumi. Tad man tev būs jautājums. Tagad es tev iztēlojos, ka tu esi tikko atvērusi uzņēmumu. Tev ir produkts. Tavs produkts ir skaistuma kopšanas nišā. Un tieši precīzi tas ir tāds produkts, kas attīra ādu un tur mitrina ādu. Ja? Kas ir par produktu? Tu vari izdomāt tavs produkts, kāda viņam tur ir tie unikalitātes, vai viņš tur ir certificēts, vai viņš tur ir organisks. Un kaut kāda tāda selling points tu pat vari izdomāt. Bet man jautājums tev, kā tu darītu, lai viņu attīstītu, lai dabūtu pirmo pirkumu, ko tu darītu? Kāds man ir budžets? 5,000. Un kāds man ir stoks? Stoks tev ir. Tev viņš ir unlimited, jā. Tev ir labs suppliers, tur ir labs ražotājs, labs deals, viss super. 5,000 tas ļoti maz. 5,000 var nodedzināt ļoti ātri, ejot ārzemēs. Es sāktu laikam ar lokālo tirgu. Ja es dzīvoju Latvijā, tad es sāktu ar Latviju. Ar 5,000 ļoti labi var startēt Latvijā. Pirmais, ko es darītu, ja man ir draudzene, es rādu paziņas, kas piekristu filmēties. Es vienkārši uztaisītu video reklāmas, ļoti ātri, UGC tipa, uzfilmētu arī pati, kad ļoti netīra āda bija, un tagad viņi ir super tīra, un cik esmu priecīga, un tā tālāk, sataisīt atsauksmes. Salīdzinātu savu produktu ar citiem, pieņemsim, ka mans produkts ir daudz labāks nekā citiem, ka viņš ir organisks vai ekstra tīra un tā tālāk, un es pasniegšu šo piedāvājumu, ka tas ir tā kā 2 vienā.
ka tu ļoti, ļoti ietaupi, kad gan attīra, gan mitrina, vai tur ir tiešām 2 dažādi produkti, viņus salikt kopā. Jā, tas ļoti palīdzētu pārdošanām tieši. Jā. Tu laistu meta reklāmas tad, ja? Jā, viennozīmīgi. Jā. Es neminēju, ja? Meta reklāmas vienmēr. Man liekas, varbūt nē, bet lai zināms. Jā, es pat nepieļauju citu domu, jā. Meta reklāmas. Ja tu sāc no nulles un tev ir tā kā cold prospecting stage, tu vienkārši tikai vienīgi laid meta reklāmas. Ja vien tas nav kaut kāds pārvedam dīvānus, tad nav iemesls, lai tikai izmetu kaut ko citu. Jā. Kā rīkoties tādos gadījumos, jo ir ļoti daudz tādu e-komercijas uzņēmumu, katrs no sevis var būt ļoti dažādi, jo visi viņi nav vienādi. Un arī, protams, mēs pārsvarā, par ko mēs runājam par zīmoliem. Tādiem, kas paši iespējams ražo, viņi ir kaut kādā vienā nišā. Pieņemsim tā manis minētā tavs Mans zīmols, jā, par skaistumu kopšanu. Pirms tam arī par masāžas pakalpojumiem. Konkrēti niša. Bet kā ir jau arī tādi, kur ir pārdot ļoti daudz ko, vai vismaz viņi domā, ka viņi grib pārdot visu. Daudz dažādās, tur visu, ko mājās. Tikai 220? Jā, pieņemsim. Bet viņi ir jauni, un viņiem ir tur daudz piegādātāju. Kā tādu biznesu attīstīt? Un vai vispār vajag? Nu, ja tu tādu attīstīsi, es pieļauju, ka tev jau ir ļoti liels finanses. Tā kā apakšā tev ir finanses, ar ko to virzīt. Un tādiem biznesiem jāatcerās, ka tas uzcenojums ir super maziņš. Viņi tikai uz kvantitāti mauc, tikai vienīgi. Tas tāpat kā apģērba biznesā. Tur tas peļņas procents ir super mazs. Un tad tu tādā vari iet iekšā tikai tad, ja tev ir milzīgas investīcijas, ko tev likt iekšā reklāmā. Tikai un vienīgi. Vismaz caur šo kanālu. Caur šo kanālu, bet arī jāatcerās, ka tādiem biznesiem ir tas omnichannel presence, ka tev ir jāizmanto ne tikai viens kanāls, tev jāizmanto pilnīgi visi kanāli, kur tam cilvēkam varētu būt kontakts. Tāpēc tev seko līdzi kaut kāda Google dinamiskās reklāmas un vispārējais. Tev ir visu laiku kaut kāds interakcijas, tavs e-pasts jau ir ievākts vēl pirms tiekam mājas. Okay, pirms mēs nobeidzam šo mazo epizodi, varbūt var izstāstīt kādu interesantāku atgadījumu mārketingā šajā mēnesī. Šajā mēnesī? Jā. Man liekas, ka nekas tāds nav. Es teiktu, ka interesanti ir tas, ka tagad ir Latvijā TikTok reklāmas. Pareizi. Bet zini, kas ir? Es domāju, ka jāpiemina visiem tiem, kas klausās, viņas vēl nav tik ļoti aktīvas, kā visi cerēja, ka būs. Tā kā nav. Jā, tur ir. Viņas McDonald's tikai var laist reklāmas. Bez mazā, jā. Jā. Pirmais klients. Bet reālistiski ir tā, ka visi vēl joprojām gaida. Tā kā hypes ir uztaisīts, bet patiesībā nav tā, ka visi var laist reklāmas šobrīd. Un ļoti daudz gaida saviem reklāmas kontiem piekļuvis. Un ne visiem, kuriem ir konti, jau var laist reklāmas. Tā kā tas nebūs tik ātrs process. Un tas ir diezgan loģiski. Mums ir ļoti maza populācija. Un ja visi pēkšņi laistu reklāmas TikTokā, kur ir CPMs vienkārši centi, lietotāji vairs nelietot, jo pēkšņi ir pilns ar reklāmām. Jā, un nedod Dievs, tur vēl kaut kādas šeit reklāmas. Jā. Jo tur ir, kā visi laidīs latviski. Latviski tur jau ir kaut kāds savs nianses. Es domāju, arī tam algoritmam mainās reiz. Jā, tieši tā. Un es domāju, ka platformas jau mēģina vienkārši pasargāt, un tad jau ar laiku būs tās reklāmas, bet pagaidām tā nav. Jā, bet tādam uzņēmējam, kas tagad cenšas arī augt vai iestagnējies, un neaug vairāk, tad tieši šis te ir ļoti labs tāds brīdis, par ko var apdomāt, ko vajadzēs izmantot. Jo vienmēr ir tā, jebkurā lietā early adopters, tie, kas pirmie lec iekšā kaut kādā jaunā trendā. Un, tas ir skaidrs, ka tas būs milzīgs trends. Tas nebūs tāds, kas atnāk un aiziet. TikTok reklāmas maksas, vajag izmantot, vajag jau mācīt sev, kā veidot saturu, kā veidot TikTok reklāmas. Jo atšķirībā no Facebook, tur nav daudz vairāk video, tur daudz tas, ko mēs esam dzirdējuši, daudz dinamiskāk, daudz vairāk vajag tās kreatīvos materiālus, un tā ir laba iespēja. Jā. Ārzemēs skaidrs, kad mēs laižam uz ASV, tad tev ir jāmaina ik pēc dienas reklāmas, crazy. Vienkārši visu laiku tu vari štancēt tos video. Tas ir, ja mēs skatāmies, ka mums ir nāk cilvēki, kas grib būt klienti, un viņi saka, ka viņi nevar uztaisīt vienu video mēnesī, tad iedomājieties, ka jums jātaisa 5 dienā. Jā. Tas pavisam kaut kas cits līmenis. Jā. Un tur arī vairs nestrādās aģentūra 15 video mēnesī. Tā kā tas piedāvājums arī vairs nebūs aktuāls. Tā ir, lai tu būtu liels, lai tu izaugtu par lielu e-komercijas uzņēmumu, tev ir jāpierod pie tās idejas, ka tu esi vairāk nevis tur produkta uzņēmums, kā tu vari domāt, ka tu tur ražo produktu, tur kaut kas ļoti foršs. Jā, tas viss ir. Bet īstenībā tu esi
Tu esi tā kā mēdīju kompānija. Tu esi reāli, tu ražo visu laiku saturu. Jā, Un tikai tā tu vari uzvarēt. Un tā uzvar tādi, kuriem varbūt produkts ir tur nekas īpašs. Viņi ļoti labi māk, viņi ļoti labi ir atstrādājuši, labi marketeri. Jā. Un viņi izaug, un viņi ir stabili, un viņi kā viss notiek. Paldies, ka skatījāties šo pirmo epizodi kopā ar mums. Ierakst lūdzu komentārā, ja tev ir kāds interesants viesis vai cilvēks, ko tu vēlētos mums ieteikt, uzaicināt pie mums ciemos. Jā.